Re! Viss ēters ir te! Šodien ciklons, kas atrodas Eiropas centrālajā daļā, šķērsos Latviju un atnesot diezgan stipru un intensīvu lietu. Vietām nokrišņu daudzums varētu sasniegt 20 līdz 30 mm. Arī vietām Eiropas centrālajā daļā šodien ir gaidāms lietus, tāpat arī Britu salās karsts un saulains laiks joprojām saglabājas Eiropas dienvidos. Par gaisa temperatūrām, kādas gaidāmas Eiropas lielākajās pilsētās, tad karsta un saulaina diena šodien ir gaidāma Atēnās līdz +35 grādiem. Budapeštā būs arī pārsvarā saulains laiks un gaisa temperatūra sasniegs +25. Romā brīžiem uzlīs, diena būs karsta līdz +30 grādiem. Marseļā +28, Madridē +33 un saulains Lisabonā +27. Parīzē +23 bez nokrišņiem, Londonā +18, Dublinā tikai +16 grādi un lielākoties apmācies un lietains laiks. Berlīnē +21, Varšavā +22, karsta diena bez nokrišņiem gaidāma Kijevā līdz +30 grādiem, arī Maskavā +27 grādi, taču brīžiem ir gaidāms arī neliels lietus. Viļņā un Tallinā šodien gaisa temperatūra ap +20 grādiem, līdzīgi kā Latviju, tā arī Lietuvu un arī Igauniju šodien šķērsos lietus mākoņi. Par to, kāda laikapstākļi gaidāmi Latvijā, tad jau pat laban. Kurzemes dienvidus un arī Latgales dienvidus ir sasniegusi plaša nokrišņu zona. Dienas laikā tā virzīsies un šķērsos visu Latviju. Brīžiem ir gaidāms diezgan intensīvs lietus, stiprākie nokrišņi ir gaidāmi valsts centrālajā daļā, kā arī Latgalē, tāpat arī gaidāms pērkona negaiss. Valdošais būs lēns austrumu vējš, kas dienas laikā iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un pastiprināsies brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē no +20 līdz +21, valsts centrālajā daļā +19, +20, Vidzemē no +19 līdz +21 grādam, Latgalē no +23 līdz +25. Rīgā pat laban neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra +15, dienas pirmajā pusē vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču dienas laikā debesis apmāksies un dienas vidū brīžiem Rīgā ir gaidāms diezgan stiprs un intensīvs lietus, kas turpināsies līdz pat vakaram. Dienas laikā gaisa temperatūra ap +20 grādiem, rīta pusē valdošais būs lēns austrumu vējš, kas pēcpusdienā un vakarpusē iegriezīsies no ziemeļiem un pastiprināsies brāzmās līdz 10–13 metriem sekundē. Vēl īsi par to, kāda laikapstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, tad šīs nedēļas sākumā būs pārsvarā apmācies laiks, vien brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet ir gaidāms lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaisa temperatūra no +10 līdz +15 grādiem, pretvēju piekrastē līdz +18 grādiem. Naktīs valdošais būs lēns vējš un līdz ar to daudz viet veidosies migla. Savukārt dienas mēreni siltas un, kā jau teicu, ir gaidāms lietus, tāpat arī pērkona negaiss.